Rēzeknis novada ziņas. Ar daudzveidīgu pasaukumu klāstu dreizumā nu 9. līdz 16. jūļam dzeivotojus priecās Rēzeknis novada dīnis. Trešdien, 13. jūļs, ir omatnīceibys i muokslas dīna. Kab pastosteitu par planavotajām aktivitātam itamā dīnā, Latgols radījis studijā gastēja Turisma informācijas centra vadītoja Ligita Harčevska. Sveicinoti, Harčevskas kundze! Labdien! Pastostiet lūdzu, kāds ir centrālais itos dīnis pasaukums un ko tad apmeklētoji varēs redzēt? Centrālais pasākums ir keramiklas cepļa izņemšana pie potnieka Staņislava Viļuma darbnīcā Cukrasāta, kas atrodas Ozolainas pagastā, netālu no Bekšiem, Maltas virzienā. Šajā dienā tātad varēs redzēt, kā notiek šī cepļa atvēršana, darbu izņemšana. Parasti tas notiek kolektīvi, arī apmeklētāji palīdz šos siltos, kā saka, darbus iznest no cepļa, un tas ir tāds kopējs pacelājošs pasākums, kurā var skatīt šos darbus, iznest, priecāties, kāda viņi izskatās un, protams, iegādāties. Itai dīna ir bogota ar dažādām aktivitātēm arī citos Rēzeknis novada pogastos. Pastostiet par tiem vairāk. Būs dažādi pasākumi gan pagastu tautas namos, gan atvērto durvju dienas dažādās amatnieku darbnīcās, gan potnieku, gan ādas izstrādājumu, gan pinēji. Visas viņas ir gana interesantas, un šo informāciju sīkāk noteikti visiem interesantiem iesaku skatīties mājaslapā rezeknesnovads.lv, un tur ir atsevišķa nodaļa par šiem novadu svētkiem, un var atrast katrai dienai šo nodarbību un pasākumu sarakstu. Varbūt nosaucit. Tās būs gan tādas kā Inetas radošā darbnīca Ozolainas tautas namā Bekšos, gan lauksētas mežmala apciemojums pie grozpinējiem pie Mundu ģimenes. Tāpat tās ādas izstrādājumi Adamovā un podnieku darbnīcas keramiķi Voguli, Zenta Vaivodē, Antons Ušpelis. Visās šajās vietās būs atvērto durvju dienas, un dienas vidū pamatā tā no 11 līdz 5 bez maksas drīkstēs apmeklētāji ierasties, skatīties, kā notiek šī darbība un arī iegādāties. Tāpat Nagļu kultūras namā, Audriņu pagastā, Gaigalavas pagastā, Bērzgales pagasta tautas namos būs gan rokdarbu izstādes, kurās būs gan tamborējumi, adījumi, varēs arī skatīties, kā to dara, mācīties zīda apgleznošana. Kokapstrādes nodarbības notiks Latgales amatniecības meistaru skolā, gan Maltā radošās darbnīcas Rotkaļa Cibļa darbnīca, monētu un seno Latviju zīmju rotu kalšana, tāpat arī rokdarbi, kas ir pieejami gandrīz visos pagastos, kuri savus pasākumus piedāvās šajā dienā. Tātad 13. jūļas omatnīceibys i muokslas dīna būs bogota ar pasaukumiem visos Rēzeknis novada pogastos. Jā, un daudzas interesantas lietas. Vispār pieminot novadu dienas, es jau teicu, man jāņem atvaļinājums uz nedēļu, lai paspētu visur pabūt, jo ļoti daudz interesantu lietu. Kā kopumā vērtējat ito brīža situāciju Rēzeknis novadā omatnīceibys i muokslas jūmos? No tā, kas ir redzams, kā tiek piedāvāti šie darbiņi, man liekas, ka šobrīd mūsu apstākļos, kāda mums ir šobrīd valsts ekonomika, ļoti aktivizējusies ir šo rokdarbnieču, amatnieku gan radīt spēja radoši, gan arī pārsteidz izdoma. Cik skaistas un vienkāršas lietas parādās, kuras tā brīžam liekas, vai tiešām? Šī situācija ir kā tāda pātaga teikt, kas ir likusi cilvēkiem domāt un radīt skaistas un jaukas lietas. Un vēl novēlējums un vēlme, lai šīs skaistās lietas cilvēki spētu iegādāties. Brēnīgs novēlējums un paldies jums par sarunu. Tikko dzirdēt sarunu ar Turisma informācijas centra vadītoju Ligitu Harčevsku par omatnīceibys i muokslas dīnu. Rēzeknis novada dzeivotoju pašvaldības īstojuši darbinieku sporta svētki notiks 12. jūlī Maltā. Komandas 6 līdz 8 cilvēku sastāvā, no kuriem vismaz 2 ir jābūt sīvītam, jo desuka līdz 30. jūņam. Dasacējumi jānosūta sporta speciālistam Igoram Derjaginam iz ēpastu igors.derjagins@saskarsme.lv. Jaunatnes dīnā 15. jūlijā Ančupānu kartodromā Latgoles novada jaunajam grupam i ansamblim teik pīdāvota īspēja uzastotīs svātku koncertā.
Aicināti dasacētīs Rēzaknis apkārtējo novadu i pilsāta vokāli, instrumentāli ansambli i muzikas grupis, kas darbojās neilgāk kā 5 gadus. Kab dasadalītos koncertā dalībniekiem līdz 8. jūļam joīsnīts dasacējuma anketas Rēzaknis novada pašvaldības izglītības porvaldā Guntim Rasimam. Atbrīvošana salījā 95. 1. stāva 3. kabinetā. Vai sūtot iz ēpastu guntis.rasims@saskarsme.lv. Seikoku informāciju par pasauciņu norisi dasacījuma formas sporta svētkim i jauno grupu koncertam meklēt sātaslapā www.rezaknisnovads.lv. Izsludinotajā Rēzaknis novada himnas konkursā kopumā tika izsniegti 17 darbi, kuru atbilstību himnas saturam vērtē profesionāla žūrijas komisija. Pēc iepazīšanos ar izsniegtajiem darbiem i diskusijām komisija nolēma konkursu pagarinot, sadalot to 2 daļos, sākumā aicinot autorus izvērtēšanai izsniegt himnas tekstu i pēc atbilstošāko atlases, sludinot konkursu muzikālo noformējumu radīšanai. Konkursa balvu fonds tiks sadalīts starp vairākam augstāko vērtējumu ieguvušajam dzīsmam. Apbalvošana plānota 16. jūlī Rēzaknis novada dīnu noslēguma pasaukumā, kad arī būs iespēja tos dzīsmas dzirdēt pošu autoru i kūra izpildījumā. Dreizumā taps jauns konkursa nolikums Rēzaknis novada himnas teksta izvēlē, pēc kura sekos konkurss par muzikālo noformējumu. Rēzaknis novada pašvaldība izsludinājusi atklātu konkursu iz vakantu Audriņu pirmškolas izglītības īstodes vadītāja amatu. Konkursā dasadalītīs var jebkura fiziska persona, kas atbilst nolikumā nosacītajām prasībām. Pretendenti vajadzīgos dokumentus var izsniegt līdz itogada 14. jūļam Rēzaknis novada pašvaldības administrācijas ākā atbrīvošana salījā 95. 17. kabinetā. Itogada 2. un 3. jūlī notiek autorallijas Latgola 2011. Pirmajā dīnā sacensības 3 jaunos otrumpūsmos notiks ap Kroslavu, savukārt otrumā dīnā dzīvotāji aicinot ralliju vārot Rēzaknis novadā ap Rāznes azaru. Ieejas polisis iz pasaukumu var īsagodotīs visos akciju sabiedrības Baltikums klientu apkalpošanas nodaļos no 20. jūņa. Ar autorallija programmu otrum posmim Rēzaknis novadā var iepazīties sātaslapā www.rezaknisnovads.lv. Laikā no 18. līdz 23. jūļam Rēzaknis novada Bierzgalis pagastā nosarisinosies atpūtas sporta i militāro diennakts nometne. Esi pīderīgs savam novadam! Nometnes laikā bērni jaunieši apgūs izdzīvošanas prasmes, īrendes, īrūču vuicēbu, pirmo medicīnisko apvuicēbu lauku apstākļos, spēlēs paintballu un orientēšanos, tiksīs ar starptautisko misiju Latvijas karēviem no Afganistānas un Irākas, klausēsīs lekciju par dzīves ziņu, dosīs porgojiņos un dasadalēsīs daudzos citos interesantos aktivitātēs. Rēzaknis Viļānu novada jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, līdz 4. jūļam vēl var paspēt dasacēt savu dalību nometnē, zvanot nometnes vadītājai Dainai Igaunai pa telefonu 294 388 47 294 388 47. Dalības maksa ir 10 lati. Daļa no vajadzīgo finansējuma nometnes organizēšanai dasaistīta lauku jauniešu atbalsta centram Laimiņš, dasadalotīs jauniešu nometņu i daudzdīnu neformālo apvuicēbu projektu konkursā, ko reiko Rēzaknis novada pašvaldība. Nosaslēdzīs beidzamais vuicēbu gads projektam atbalsts vispārējos izglītības pedagogu nodrošinošanai prioritārajos vuicēbu priekšmetos. 3 vuicēbu gados Rēzaknis Viļānu novados kopumā projektā darbojās i Mirks stipendiju sajāma 91 pedagogs. Visu to laiku pedagogi papildus saviem tīšiem pienākumiem konsultē skolānus, organizē pasaukumus, izstrādā dažādus metodiskus materiālus, reiko dažādas diskusijas par aktuāliem tematiem, kā arī dalījās pieredzē ar kolēģiem i vadīja praksi tūpošajiem skolotājiem. Dalība projektā arī skolotājiem ir īvoicējis jaunas prasmes un sniegus jaunas zinošanas. Piemēram, dokumentu satura veidošanā un noformēšanā, valodas lītišķumā, formulējumu precizitātē un lakoniskumā. Rēzaknis novada ziņas tapušas sadarbībā ar Rēzaknis novada pašvaldības sabiedriskos attīcības speciālisti Lauru Īveņu.
Tos bija Rēzeknis novada ziņas.